Uzņēmēja Ināra Vilkaste uzskata, ka skandalozā Rīgas domas amatpersonu kukuļošanas lieta līdz ar citām pret viņu ierosinātajām lietām ir safabricēta un uzskatām par pret viņu vērstu vajāšanu. Viņa iesniegusi kasācijas sūdzību par pērnā gada augstākās tiesas lēmumu Rīgas domas amatpersonu kukuļošanas lietā, ar kuru viņai tika piespriests 2 gadu cietumsods. Visi tie pierādījumi prokuroras ieskatā ir 2 liecinieku pretrunīgas liecības. Katram no šiem lieciniekiem ir absolūti acīmredzams motīvs melot. Viens apmaiņā pret brīvību, otrs apstiprinot savu pozīciju izspiešanas lietā pret Vilkasti. Citu pierādījumu nav, un tāpēc mēs uzskatām to spriedumu par nepamatotu. Kā uzskata Ināra Vilkaste, gan pirmstiesas izmeklēšanā, gan tiesas procesā ir pārkāptas viņas tiesības uz taisnīgu tiesu un pieļauti procesuāli pārkāpumi. Pirms krimināla procesa ierosināšanas tika organizēta viņas izsekošana un sarunu noklausīšanās. Tāpat tiesa atteikusies pieņemt pierādījumus, kas apliecinātu uzņēmējas nevainību un noraidījusi advokātu lūgumus nopratināt lieciniekus, kas varētu apstiprināt, ka Ināra Vilkaste tiek apmelota. Я считаю, то, что происходит сейчас, это беспрецедентный случай, просто беспрецедентный. Я полагаю, что если происходит какое-то нарушение, и оно очевидно, то закон должен работать. В моем случае против меня и в отношении меня и в отношении моей семьи закон не работает. Он где-то спит. Ināra Vilkaste uzskata, ka aiz skandalozās Rīgas domas amatpersonu kukuļošanas lietas slēpjas interešu sakritība. Pirmkārt, iepriekš sodīta noziedznieka Raimonda Štālberga vēlme izspiest no uzņēmējas naudu, otrkārt, operatīvo darbinieku vēlme pievienot sev uzplečus par apjomīgas korupcijas lietas atrisināšanu. Ināra Vilkaste un viņas pārstāvji atgādina, ka Štālbergs ar iesniegumu knabu par it kā $1 miljonu kukuļu došanu kopā ar Vilkasti vērsās pēc tam, kad pret viņu pašu tika ierosināta lieta par naudas izspiešanu no uzņēmējas. Tas, ka to iesniegumu labprāt paņēma un izmantoja, liecina par to, ka acīmredzami arī kādām personām no tiesību sargājošām iestādēm bija interese turpināt šo procesu un izmantot jebkādu ieganstu, lai tāda lieta kā miljons kurpja kastē arī būtu nosūtīta uz tiesu. Ināra Vilkaste uzskata, ka pret viņu vērstā kampaņa ir noziedznieku vēlme atbrīvoties no savu noziegumu sekām. Kā norāda Vilkastes pārstāvis, šai kampaņai labvēlīgas ir pretrunas Latvijas likumos, kas pieļauj operatīvās darbības, kuras ir pretrunā ar Eiropas normām. Tādēļ uzņēmēji vērsusies arī pret valsti Eiropas cilvēktiesību tiesā.